šī nerimstošā diskusija par izglītības kvalitāti Latvijā. Un, ja mēs jo īpaši runājam par lielajām šīm jūsu kultūras ministrijas pārziņā esošajām kultūras izglītības iestādēm, kā jūsuprāt, kāds būtu vislabākais veids, kā tās motivēt būt elastīgākām un straujāk reaģēt uz kultūras un radošā sektora attīstības vajadzībām? Vai ar algu pasniedzējiem vai skolotājiem, kurš darbojas tāpat kā pirms 5 vai 10 gadiem, pietiks ar izglītības kvalitātes uzlabošanu? Nē, tas ir viens no, bet tas otrs, protams, arī būtu katrā ziņā skatīties arī pēc konkrētiem rezultātiem un tad pieņemt konkrētus lēmumus par viens vai otrs, teiksim, kultūras iestādes atbalstu lielākā vai mazākā mērā. Tiešām kultūras izglītības jautājumi bijuši ļoti nozīmīgi, kāpēc es esmu strādājis, un es varētu, man liekas, 2 stundas par to vien tikai runāt. Es domāju, ka šis kvalitātes jautājums ir ļoti būtisks. Es kā pats šīs izglītības produkts varu pateikt, ka tur ir problēmas, un es domāju, ka mums ir vislielākās šobrīd problēmas mūsu kultūra izglītībā ir vidējā līmenī, tas attiecās uz mākslas un muzikas vidusskolām. Šis tīkls, kas mums ir šobrīd, viņš nedod to atdevi, lai pēc tam tālāk augstskolas varētu tiešām visās specialitātēs, visās nepieciešamās. Bet tā sadarbība ir tāda, ka budžeta vietas ir skaidri jānodefinē, kas tad mums ir vajadzīgs valstī, kādas profesijas, un to mēs arī sadarbībā ar iestāžu rektoriem, ar augstskolu rektoriem esam nolēmuši, un ar darba devējiem esam viņus aicinājuši kopā, lai darba devēji mūsu sektorā tad skaidri pasaka, ko viņi grib, un savukārt šobrīd līdz 1. oktobrim visām augstskolām ir jāiesniedz šis pamatojums, kādēļ budžeta vietas sadalījums ir konkrēti tāds, un tas ir pirmais solis, lai tālāk virzītu. Bet šeit ir problēma ar to, ka mūsu kultūra izglītības kvalitāte, kā kultūras ministrija, mēs paši nedrīkstam kontrolēt, jo likums nosaka, ka kontrolas iespējas ir tikai izglītības ministrijā. Es to esmu uzsvērs arī citās auditorijās. Mums tas ir jāatrisina, ka kultūras izglītības kvalitāte ir tiešām pašas kultūras ministrijas jautājums, ka mēs paši spējam arī akreditēt un paši spējam arī vērtēt. Jā, nākošais saimē noteikti šis jautājums būs jārisina. Mēs arī uzklausījām mūsu izglītības kultūras un zinātnes komisijā ministru par šo jautājumu. Visi komisijas locekļi atbalstīja ministra nostāju. Un tiešām ir jāpārskata šis kvalitātes kontrolas mehanisms, kādā veidā nodrošināt šo kvalitāti. Un arī valsts pasūtījuma atsevišķās profesijās un sfērās. Un līdz ar to jābūt tam principam, ka nauda seko kvalitātei. Un tad arī viss jautājumi pamazām sāks risināties, bet tur ir daudz problēmu, kas būs jāatrisina. Kā tad jūs noteiksiet to kvalitāti? Ar likumdošanas ceļā. Līdz ar to, pat cik tagad šo kvalitāti kontrolē izglītības ministrija, diemžēl kultūras ministrija nav šīs funkcijas. Līdz ar to tas vairāk no ministra atkarīgs, kā viņš to saskata un ko viņš ir spējīgs izdarīt. Es nedomāju, ka situācija kultūras augstskolās, kaut gan tās vidēji dod labāku izglītību, konkurētspējīgāk, jo bezdarba rādītājs ir zemāks, ka atšķirās ļoti, teiksim, izglītības kvalitātes mērīšana vai valsts politika. Un šeit būtu jāmaina tas princips, ka ļoti lēni pēc pašreizējās likumdošanas var reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, jo akreditētas tiek programmas, mēs piedāvājam, ka nevis programmas, un kuras tad rulē 8 gadus, līdz atkal mainās šī akreditācija, bet pat augstskola tiek akreditēta. Nākošais ir jābūt ciešākai sazobēji starp vidējo profesionālo, augstāko profesionālo līmeni. Jā, protams, tad nāk darba tirgus, un šeit jābūt labai sadarbībai gan ar ekonomikas, izglītības un ministrijām un darba devējiem. Un, protams, šis princips arī mēs runājam ar pašiem studentiem, ar studentu apvienību. Pirms rakstījām, mums viņš tiešām programmā ir ierakstīts, ka nauda seko kvalitātēm. Protams, es piekrītu arī kolēģiem par šo kvalitātes vērtēšanu. Tā vērtēšanai ir jābūt tur, kur absolvents atrodas. Tas ir nozarē. Es domāju, ka ja mēs runājam par kultūras izglītības līmeni bērnu, muzikas un mākslas skolām, tad šeit galvenais mērķis tomēr ir šis bērns. Un ja ir bērni, kas vēl šais muzikas skolās mācīties, tie būs tie bērni, kas braucot uz Roņas salu neuzvedīsies tā, kā viņi tagad uzvedās. Jo šeit varbūt šīm skolām nav tik daudz uzdevumu sagatavot profesionāļus, kā sagatavot cilvēkus ar sapratni par mākslu, par mūziku. Un tādēļ kādi kvalitātes rādītāji, kas varbūt tikai formāli, bet nevis pēc būtības, kā vienmēr mākslā, jo kādu kvalitāti, jūs objektīvas kvalitātes rādītājus nekad neiegūsim. Par augstskolām, jā, no augstskolas ir diezgan grūtā situācijā, jo ir budžeta vietas un tad ir maksas vietas, un bieži vien ir
nav darba tirgus.